Un tā, dārgie, es gribu nolasīt no šī Šķērsielas jumta savu liecību, kas sakņojās arī Dievu vārdā. Tāpēc, kad man ir bijuši tādi piedzīvojumi, ka to filmēja Šķērsiela, tagad nesen Seleckim bija 90 gadu jubileja, daudz viņu pazīst, un arī caur viņa un Margieviča darbību, un bez Dieva ziņas mats nenokritīs no galvas, es esmu nokļuvis šī te publikā, kas mani skatās un kas daudz ir dzirdējuši, lai apliecinātu savu dzīvi kā liecību un Dievu vārdu, ko esmu piedzīvojis. Un tur ir rakstīts pravieša Daniela grāmatā 11. nodaļā, un tie prātīgie starp ļaudīm daudz citus pamācīs, bet kritīs caur zobenu un caur liesmām, caur cietumu un aplaupīšanu kādu laiku. Kad tie nu tā kritīs, tad tiem ar mazu palīgu taps palīdzēts. Un tas ir vecais tulkojums. Redziet, kaut kā viņi kritīs, tas nenozīmē, ka viņi būs miruši, bet viņiem pēc tam palīdzēs. Bet daudzi pie tiem piestāsies ar viltu. Un no tiem prātīgiem citi kritīs arī, ka top kausēti viņu vidū. Tas ir pārkausēti, kad liek metālam, zeltam atkausē piemaisījums. Un šķīstīti un iztīrīti līdz beidzamam laikam, jo mēs kā cilvēki tiekam ne jau tikai ar kristību, kā saka, tīri, bet kristība mums ir kā apsolīšanās Dievu priekšā dzīvot svētu dzīvi, bet tālāk mums viņa ir jādzīvo, jānomērdē savas grēcīgās iedabas. Nu, un tāpēc Dievs šī filmā arī rāda par manīm, kad to darbnīcu man aizdedzināja, kad es kādu laiku cietu un uguns. Bija parādīts arī, kad es teicu, ka Dievs uzliks jumtu, un Dievs man ir daudz palīdzējis. Un tāpēc es gribu teikt, ka Dieva vārds jau ir dzīvs un viņš piepildās. Un arī mani aplaupīja, pielaida tāda aplaupītājs, kad arī sasita ribas man un pārlauza un izlaupīja akmeņus visus, jo man bija kādi 3-4 bērni tajā laikā. Un mēs palikām bez iztikas līdzekļiem, bet Dievs bez pārtikas mūs neatstāja. Nu, un arī uz jaunumo gadu vēl viltus liecinieki mani iesēdināja milicijā vai policijā, un viltus apvainojums bija, bet no rīta izlaida ārā. Tā kā arī ar ieročiem man ir arestējuši, un Dieva vārds piepildās. Un Bībelē arī teica, ka sludinās Dieva vārdu no jumtiem, tāpēc es arī stāvu uz jumta, lai piepildītos Dieva vārds un sludinu visai pasaulē, jo tagad ir saziņas līdzekļi no jumtiem, tas nozīmē caur internetu, un būtībā tāda metode Dievam ir. Un vēl, kāpēc tas tā notiekās ar kristiešiem, ir vēl tāda vieta Bībelē, kas ir jāzina, kas grib izglābt savu dvēseli, tas ir 12. nodaļa ebrejiem, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šausta ikvienu dēlu, ko viņš uzņem. Ja jūs pārmācīšanu paciešat, tad Dievs turas pret jums kā pret bērniem, jo kur ir dēls, ko tēvs nepārmāca? Bet ja esat bez pārmācīšanas, pie kuras visiem ir daļa bijusi, tad jūs esat maukas bērni un nedēli. Redziet, arī man ir bijuši, neskatoties uz to, ka es Dievu esmu lūdzis un Bībeli lasījis un kristies, un man ir svētais gars, man ir bijuši 3 infarkti un 7 stenti. Es jau domāju, Dievs man dziedinās, bet man palīdzēja Dievs, un man bija jāgriežās pēc palīdzības, ātrā palīdzībā, un aizved uz Stradiņu slimnīcu, un paldies tādiem daktariem, tur bija ērglis un briede, viņi man tur operēja, vai tā sakot, ielikt tos stendus, un bez Dieva un cilvēku palīdzības nekas nav. Tā kā mums visiem ir jābūt kopā, arī mūsu tautai visos pārbaudījumos ir jābūt kopā, un lai Dievs visus jūs svētī, un tāpēc es esmu aicināts no Dieva arī caur šīm zīmēm, kad es jums parādu, ka Bībelē rakstīts, kad viņš pamācīs daudzus, es esmu tā persona, kam atliek caur to filmu un caur šīm te liecībām liecināt, jo Dievs man ir klāt, viņš dod man vārdu savu Bībeli, un tāpēc, ja kāds grib būt gudrāks un izglābties, tad neuzturiet to par muļķību, paklausīties man. Es jau neesmu nekas, ne profesors, nekas, bet tomēr Dievs man izmanto. Un lai Dievs jūs svētī, un jūs bērnu svētī, jūs namus, un lai visu Latviju svētī, ka cilvēki var izglābties, ka sātans te nevar vairāk uzdarboties, un lai jums stiprina ticību, un lai nāk optimisms, lai katrs baiļu gars sakiet Jēzus Kristus vārdā,
baiļu gars, ej prom no manīm, nekas ļauns man nenotiksies, jo es paļaujos ne jau uz cilvēkiem, ne uz NATO, ne uz kādu varu, bet es paļaujos uz tevi svētais gars un debes tēvs, un tā pasaki un tici, un tevi Dievs paglābs un tevi vadīs. Saka, es ticu un paļaujos tikai uz visvareno Dievu un uz viņa kalpu Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Lai Dievs jūs svētī. Amen.